nav cienītā kunga portrets un Ērika Kūra portrets. Kungs ir, Ēriks nav, bet toties ir 4 darbi viņa grāmatā. Un vēl kas man iekrīt prātā, arī tādas dramatiskas glēsmas. Asiņainais ceļš, 1991. gads, Černobiļa un Čelinčers. Bet visvairāk iekrīt prātā. Viena glēsma, kuri diemžēl šeit nav. Un kā tu domā, kur tā? Zaļo staru gaidot. Es domāju, ka tā pat ir tāda filozofiska glēsma. Es skatos, ka līdz šim tu vēl to staru nesapratis, jo nav līdz šeit. Tāpēc es no visas sirds, Benedikta, gribu tev novēlēt. Mūsu Senjora klubu vārdā, es ceru jūsu visu vārdā. Nākošo 10 gadu laikā atrast to zaļo staru, ieraudzīt, nofiksēt, uzlikt uz audekla un parādīt visai plašai pasaulē šo Baltijas jūras fenomenu. Un tāpēc es gribu teikt tā. Latvija. Lielas uz kādas ir zemes un valstis, bet tu jau gadsimtiem ilgi būs priežaugums balsti, bet tu jau gadsimtiem ilgi mūs ar citrumu avotiem dzirdi. Un kolētiem tiem mums būs. Tu būsi tik liela, tu būsi tik maza. Cik lielu mēs tevi ar prātu un sirdi, cik lielu mēs tevi ar saviem darbiem pasaulē izauklēsim. Un es no viss sirds novēlu, Benedikta, lai tu nākošos 10 gados ar pilnu šlūku, ar savu prātu, ar savu darbu, ar savu sirdi, nestu mūsu mazās Latvijas talantiem pārbagātās Latvijas vārdu visā plašā pasaulē.